Os occipitāle zirgam atrodas šeit. Un aiziet lūk šādi. Tātad foramen magnum ir šīs lielais caurums. Un zirgam ir arī foramen lacerum, kas ir lūk šie te caurumi. Šie te abās pusēs. Tātad sastāv no 3 daļām. Os occipitāle no squama occipitalis, kas atrodas šeit. Šeit visa šī zvīņa līdz kondiļiem. Tad pars lateralis ir šī te daļa ar izaugumu un kondiļiem. Un ir pars basilaris, kas ir lūk šī te daļiņa. Tātad uz pars basilaris mēs redzam impressio medullaris dorsālajā pusē un dorsālajā pusē, bet rostrālākajā galā os occipitāle pars basilaris atrodas impressio pontina. Tad uz pars lateralis atrodas condylus occipitalis, tie ir šie te abi divi kondiļi, kuri savienojās ar atlantu, pirmo kaklas kriemeli. Ir processus jugulāris, šie te izaugumi ļoti izteikti zirgam. Viņiem ir vēl viens nosaukums, kurš ir minēts grāmatā. Un starp kondili un processus jugulāris šajā fossa condylaris ventralis šajā bedrē atverās canālis nervus hypoglossija ar caurumu šo te. Tālāk pie squama occipitalis ir pieskaitāma protuberantia occipitalis externa, kas atrodas, tas ir šis te paugurs. Šis auguriņš. Tālāk ir crista sagittalis externa, kas atrodas augšpusē. Tā ir šī te šķautne uz os interparietāle. Tālāk ir crista nuche. Tā ir lūk šī te šķautnīte augšējā. Un viss.